Kārtējais zināšanu līmeņa pārbaude. Remontēju vagu bremzes, brīnos nav bremžu. Vagam ir tāda lieta, ka brīvgaita regulējās ar ķīlīti. Ķīlis, atspērīte, standarts, man liekas, no 70. gadiem. Visiem jau visu vajadzēja zināt. Skolās neviens tāpat neklausās. Ir ķīlītis. Un varam redzēt, ka ķīlītim tāds izvirzījums, pumpiņa, kura ielikta uz šo te pusi, reku caurumā. Kas notiekās? Tā kā nospiežām bremzes, ķīlītim vajadzētu paiet uz leju, bet viņš nekur tālāk nevar aiziet, jo šis te izvirzījums atmetās pret malu. Gribēju noņemt barabānu, uzspiest, tā sakot, parasti kā darās to bremzēm. Caur skrūvu iebāž iekšā skrūvgriezni un ķīli paspiežam uz augšu. Atslābina bremzes un viss, bet mēs neko nevaram izdarīt, jo izvirzījums atkal noķīlējās cauruma augšējā daļā. Nu tā. Nu to, ka te jāmaina. Kas jāmaina, tas ir struns, bet to, ka ieliek cilvēki nezināšanas dēļ ķīli otrādi, tas ir kaut kas.